Sveicināti! Šoreiz mēs runāsim par zinātnes aktualitātēm, mēs runāsim par to, kā veicas zinātniekiem ar darbiem vienā no 5 valsts pētījumu programmām. Un tāpēc studijā šodien ir 2 Zinātņu akadēmijas akadēmiķi, akadēmiķis Jānis Stradiņš. Labvakar. Un akadēmiķis Tālavs Jundzis. Labvakar. Un arī jūs, godātie skatītāji, varat tik viens iesaistīties sarunā, paust savus domas vai savus jautājumus par zinātni, un telefons tiešraidē jums ir redzams šobrīd ekrānos. Tā, bet mēs laikam sāksim ar to, kā jūs definētu, kāda zinātnei jābūt lomai valsts dzīvē, kāda loma zinātnei ir valsts dzīvē, kādai būtu jābūt šai definīcijai jūs prāt? Es gribētu sacīt, ka zinātne ir nācijas intelektuālais barometrs. Pašreiz tas barometrs nerāda pašu labāko laiku, bet viņam ir jābūt tiešām vienmēr uzvilktam, un patiesību sakot, ja kāda nācija grib būt konkurētspējīga un attīstīta, tad tai ir nepieciešama sava zinātne tajās nozarēs, kur viņi spējīgi savus cilvēkus dot. Es gribētu akadēmiķim Stradiņam piebilst, ka tik tiešām tas ir tā, un to vēl apliecina tāds fakts, ka pat krīzes apstākļos ir vesela virkne Eiropā valstu, kuras atrada par iespējamu finansējumu zinātnei pacelt. Tad tas ir tieši ceļš, kā iziet ātrāk un efektīvāk no krīzes. Latvija vēl, es ceru, tam gatavojas, jo mums ir jākonstatē, ka tomēr tas budžets, kas mums ir proporcionāli no visiem citiem izdevumiem atvēlēt zinātnē, tas ir viens no pašiem mazākiem Eiropā. Eiropas Savienībā, teiksim tā. Jā, bet jūs, akadēmiķis Stradiņš, bijāt arī pirmais Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents, tad, kad Latvija jau iestājās Eiropas Savienībā, un skatoties no tā brīža līdz šim, kaut kas mainās zinātnes finansējumā, Eiropa mums ir glābējs mans. Es noliku savas Zinātņu akadēmijas prezidenta pilnvaras tieši tajā dienā, kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā, proti 2004. gada 1. maijā. Un manā vietā nāca Juris Ekmans, tagadējais prezidents. Jāsaka tā, ka līdz 2006. 2008. gadam ļoti mainījās. Es varēju tikai runāt cerības, tā kā cīrulis gaisā augst, vai ne? Bet nāca Eiropas nauda. Arī pašreiz es teiktu, ka 2/3 tomēr no Latvijas zinātnes nodrošina Eiropas projekti. Bet tad, kad sākās krīze 2008. 2009. gadā, tad valsts līdzfinansējums, obligātais līdzfinansējums vairs neienāca. Un līdz ar to, ziniet, ļoti daudzus Eiropas projektus mēs nebijām spējīgi pieņemt. Dabas zinātnēs un tehniskais zinātnēs. Mēs neesam spējīgi joprojām samaksāt patentes. Un tādēļ izgudrojumi, kas ir tapuši Latvijā, nevar tikt realizēt Latvijā. Viņi ir jāpārdod uz ārzemēm. Un šī varbūt valdības tuvredzīgā politika, tā gan vairāk attiecās uz dabas zinātnēm, inženierzinātnēm, tā tomēr ļoti traucē zinātnes attīstību. Stradiņkungs, vajag jau to valdību arī paslavēt, tad, kad viņi pelnīs, un es domāju, ka mēs tūlīt varam arī pāriet pie tā, kā faktiski tas Eiropas Savienības finansējums, kas tiešām nodrošināja daļu zinātņu sekmīgāku attīstību, faktiski viņš gandrīz neatiecās uz humanitārajām un sociālajām zinātnēm. Un šeit tas, ka valdība jau faktiski 6. gadu ir atradusi iespēju kā vienu no zinātnes attīstības prioritātēm ne tikai pasludināt, bet arī finansēt, tas ir apsveicami, un tā ir saistīta tieši ar nacionālām zinātnēm, tādām kā humanitārās zinātnes un sociālās zinātnes. Mēs īsi pirms raidījuma ieskicējām šeit sarunā nedaudz to, ka tas ir ļoti labi, ka valstī ir šādas 5 nacionālās pētījuma programmas, un vienu no tām mēs šodien bijām nolēmuši runāt nedaudz vairāk un runāt tieši par nacionālās identitātes programmu, tās darbiem, kas tur paredzēts un to finansējumu, kāds ir. Tur atlaikam var valdību paslavēt. Nē, tur tiešām es gribētu paslavēt valdību. Mēs būtībā runājot cīnījāmies par šīm programmām kopš 1995. gada. Sākumā vispār nedēļa šīm tādām valsts programmām. 2005. gadā ieveda šīs 5 valsts programmas. Un man jāsaka tā, ka humanitārās zinātnes vispār
Eiropas Savienība nefinansē, nacionālās zinātnes finansē tikai valsts, un šeit ir patiešām jāpaslavē Latvijas valsts, ka tā tomēr uztur savu humanitāro zinātni, tas ir valodas pētījums, vēstures pētījums, kultūras pētījums, un pēdējā laikā mums ir nākušas klāt tā saucamās sociālās drošības pētījumi. Tas ir arī ļoti svarīgi, sociālo zinātni tāds temats. Un tur faktiski mēs dabūjam 1 miljonu latu gadā. Skan iespaidīgi, bet godātie akadēmiķi, mums ir skatītājs zvans, paklausīsimies, ko mums jautās. Sveicināti, lūdzu, jautājiet. Sveicināti. Labdien. Mans jautājums tad būtu tāds. Kāda šobrīd ir tā sadarbība ar valdību tieši no zinātnieku puses? Kādi ir galvenie, kāds ir atbalsts vai vispār atbalsta, jo laika šobrīd ir tādi, kādi viņi ir, vai ir šī atbalsts jūtams un kādi galvenie virzieni, kādos... Jā, paldies, mēs sapratām, jo mēs tieši par to it kā arī sākām sarunu tagad tikko. Miljons, tas skan daudz, es teiktu. Tik tiešām no vienas puses skatoties, tas 1 miljons un tas, ka tā ir pasludināta par prioritāti šī nacionālās identitātes pētījuma programma, tas, protams, ir uzslava valdībai, arī deputātiem, kuri balsojuši par šo lietu. Un jāsaka tā, ka ikdienā jau tā sadarbība gan ar Saeimas attiecīgām komisijām, gan ar valdību, viņa notiek un viņa ir visnotaļ sekmīga. Bet, varētu, man liekas, gan ko pārmest, tas ir tas, ka, man liekas, ka mēs esam Latvijā ārkārtīgi birokratizējušies. Un tajā skaitā arī faktiski attiecībā uz zinātni mēs to jūtam. Jā, par to arī nedaudz vēlāk, bet mums ir zvans studijā. Sveicināt, labvakar, lūdzu. Labvakar, jautājums. Būtu interesanti uzzināt, vai Zinātņu akadēmijā ienāk arī jaunās paudzes zinātnieku un vai jauno zinātnieku un akadēmiķu rindas papildinās pietiekamā daudzumā, kā paši profesori, kas studijā domā, un ja tas tā nav, ar ko tas būtu izskaidrojams? Paldies par viedokli tādu. Redziet tā, es gribētu teikt, ka Zinātņu akadēmija pati pa sevi ir tāda elitāra organizācija, kur uzņem par nopelniem. Tā nav Zinātnieku savienība vai tā. Jaunie zinātnieki pie mums tomēr ienāk, un jaunākais mūsu akadēmiķis Ambainis, informātikas speciālists, ir ievēlēts par akadēmiķi, viņam nav 30 gadu, un pat mēs ievēlējam par akadēmiķi relatīvi jaunu zinātnieku, zem 50 gadiem. Tas ir Ēriks Kupči, kas strādā Oksfordā, Magnēta ielejā, kā vadošais speciālists. Viņš brauc uz Latviju. Tā kā visumā tas ir, mēs domājam par jaunām vēlēšanām šoruden. Tur arī mēs domājam, ka akadēmiķis varētu ievēlēt arī no jaunākās paudzes. Konkrēti es negribētu uzvārdus nosaukt, protams. Mēs tieši vakar par tiem spriedām. Tās ir dažas dāmas, kuras mēs tur tā kā domājam pagodināt ar ievēlēšanu akadēmijā un kas ļoti perspektīvi strādā. Diemžēl viena lieta ir tā, ka jaunie zinātnieki diezgan daudz aizplūst uz ārzemēm vai migrē. Viņi ir reti Latvijā. Pašreiz nevar teikt, ka ir zinātnieku emigrācija, bet ir migrācija. Viņi uzturās gan Latvijā, gan strādājot Eiropas projektos, vai no Eiropā, vai Amerikas Savienotās valstīs kādreiz pa citiem projektiem strādājot. Un tad tos jaunos savākt mums nav. Bet katrā ziņā tāds senioru klubs mēs tomēr negribētu būt. Bet zinātnē kā tādā jaunie pievēršas zinātnē, ir talantīgi cilvēki. Ir. Pēdējā laikā var just šo augšupejošo līkni. Tieši no 2006. gada mums bija tāds paudžu pārāvums, bet tad, kad ienāca Eiropas naudas un kad ienāca lielās Eiropas stipendijas, tad ienāca arī jaunā zinātnieku paudze. Diemžēl šīs Eiropas stipendijas beidzās 2013. gadā. Un tad, starp 2013. un 2014. gadu, tur var rasties, ja mēs nepratīsim konkurēt, tur var rasties atkal pārāvums. Jaunie zinātnieki nāk pie mums par Eiropas naudu. Jā, tiešām varētu statistika minēt, ka faktiski mums aizvadīto 5 gadu laikā Latvijā ir izdevies dubultot to jauno zinātnieku skaitu, kur iegūst doktora grādus. Tas ir īstenībā ļoti labs rādītājs, bet atkal jāsaka pateicoties lielā mērā Eiropas Savienības papildus finansējumu. Es pat gribētu papildināt 4-kāršot. Pat varbūt 4-kāršot, jā, tādā periodā. Jāsaka, tad vienā otrā doktora skaita. Jā, vienā otrā gadījumā
gadījumā tad Eiropas palīdzība mums ir kā ļoti glābējs zvans, jāsaka, brīžiem. Jā, bet tagad mēs varētu pievērsties tiešām tām lietām, kas atrodas jums uz galda. Jums ir vairākas grāmatas un viena arī labi izraibināta lapa. Pasvītrots, kas ir tas pats jaunākais, kas jums ir uz galda šobrīd? Ne, nu, uz galda pats jaunākais man iznāca grāmata par zinātnes un augstskolu sākotni Latvijā. Otrs izdevums, nu pat taisn uz lieldienām. Kā sacīja, to pirmo izpirka, ļoti ātri izpirka, un tagad ir divkārt lielāks metiens, to varētu parādīt, varbūt pat tā. Jā. Es nu pat skatos garām Valteram un Rapam, jaunumu nodaļai, un tas man ļoti iepriecina, nu, ka akadēmiķis Cauna teica, ka pirmais izdevums bija, lai uz viņu varētu paskatīties, un otrs izdevums ir, lai viņu varētu arī reāli nopirkt. Bet redziet, kāpēc es to runāju, ne jau tur, lai lielītos, vai tā, tas man, protams, ir 6 gadu darbs, bet lai parādītu, ka tomēr interese par zinātni Latvijā ir, jo šī ir dārga grāmata. Jā, nu, es teiktu tā, ka faktiski tik tiešām nav jau mūsu zinātnieku uzdevums tikai pētīt un tikai konferencēs spriest, bet arī tās zināšanas dažādos veidos un formās nodot un nes sabiedrībai, un grāmatas ir viens veids. Un, godīgi sakot, Latvijas Zinātņu akadēmija arī cenšas savu budžetu, protams, ietvaros lielu daļu grāmatu dāvināt skolām. Tas ir gan par valodu, gan par literatūru, gan par vēsturi, tā skaitā arī tikko jau pieminētā akadēmiķa Jāņa Stradiņa grāmata, kas tiek dāvināta skolām. Un faktiski vēl viena lieta, ko es gribētu tiešām aicināt varbūt klausītājus, Zinātņu akadēmija bez kādas samaksas piedāvā publiskos lasījumus visdažādākajās humanitārajās un sociālo zinātņu tēmās, gan par vēsturi, gan par valodu, gramatiku un politoloģijā un tā tālāk. Un zinātnieki ir gatavi braukt gan uz skolām, gan kultūras iestādēm un lasīt lekcijas. Jā, bet mēs turpināsim raidījumu pēc pavisam neliela brīža.